Un kad jūs gavējat, tad nesat saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā, un kur zagļi roku un zogu. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā, un kur zagļi neroku nezog. Jo kur ir tava mantā, tur būs arī tava sirds. Tā kunga vārds. Slāva tev, Kristu! Svētī kungs savu vārdu. Tavs vārds ir patiesība. Āmen. Mīļā draudze, ar pelnu dienas dievkalpojumu šodien baznīcas gada gājumā esam sākuši visnopietnāko, dziļāko pārdomu un grēku nožēlošanas laiku, lielā gavēņa laiku. Šī laikā ievērošanā mēs esam saistīti ar visu kristīgo baznīcu visos laikos. Jo jau no pašas agrīnās baznīcas laikiem ticīgie cilvēki 40 dienas pirms lieldienām uzsāka gatavoties šiem lielajiem svētkiem tā, lai tos sagaidītu ar šķīstītām un atjaunotām sirdīm un prātiem. Gavēņa laikā 40 dienās neietilps svētdienas, jo tās, kā tādi mazi Kristus augšām celšanās svētki, nekad nav gavēņa dienas. Tradicionāli kristieši gavēņa laikā ir izmeklējuši savu sirdsapziņu, lai atklātu, kas tajā ir grēcīgs, garīgi nevesels, to izsūdzētu un lūgtu Dievu piedošanu. Un tā gavēņa laiks ir vienmēr bijis gavēšanas, padziļināt lūgšanu un žēlsirdības darba laiks. Un tādu mēs šodien varētu uzskaitīt dažas nozīmīgas lietas, kas mums būtu gavēnī jāņem pie sirds, uz ko mēs esam aicināti. Un tā vispirms mēs esam aicināti uz grēksūdzu un grēknožēlu. Kāpēc? Grēks ir dvēseles slimība, bet grēknožēla ir zāles un dziedināšana no tā. Uzlūkojot savu dzīvi Dieva vārda skatījumā un Kristus cīņu krusta nāves gaismā, mēs varam pamanīt, cik nepilnīgi un vāji esam. Es domāju, katram no mums ir iznācis sastapt kādreiz ar kādu cilvēku, kurš par sevi saka, vai tad man ir grēki? Man taču grēka nav. Varbūt arī ir kādu brīdi, kad mums tā par sevi ir licies, ka visi grēki ir nožēloti, izsūdzēti. Ko tad mums vēl? Bet, ja mēs ieskatāmies dziļāk, tad mēs esam izbrīnīti un svētīgi iztrūkušies par to, cik vēl daudz kas ir tas, kas mūsu grēksūdzē būtu mums jānoliek. Lai mēs varētu tapt Kristum līdzīgi, un tad, kad mūsu miesa taps par putekļiem, kad varēsim stāties Dievu priekšā, kas līdz tam mums ir
jānoliek. Kristus dāvā piedošanu, kad pēc tās patiesi lūdzam. Bet izdziedināšanas laiks prasa savu laiku. Jo smagāk mūsu grēki, jo nopietnāk mēs esam traumēti. Ieradumi sliktāki, jo vairāk laika un vairāk arī garīgās prakses ir vajadzīgas, lai mēs no tiem šķīstītos un dziedinātos Kristus spēkā. Otra nopietna lieta, ko mēs esam dzirdējuši un dzirdam visā šajā laikā, ir gavēnis. Gavēnis ir daļa no grēka nožēlošanas prakses un vingrinājums pakļaut mūsu miesu garām. Kristieši parasti gavē, kad lūdz no Dieva kādu īpašu žēlastību, atbildi vai vadību. Vēl jau vairāk tas ir svētību gavēņa laikā, kad mēs domās vienojamies ar Kristu viņa ciešanu ceļā un gatavojamies viņa augšām celšanās svētkiem. Ko tad nozīmē gavēt? Lai neietu dziļākās detaļās, tad tradicionāli kristīgajā baznīcā gavēt parasti nozīmē uzturā atturēties no gaļas un varbūt arī visiem dzīvnieku valsts produktiem vispār. Aprobežoties ar vienu pilnu un divām mazākām maltītēm dienā, vai izlaist arī kādu maltīti. Un varētu būt arī vai kādu dienu, trešdienu vai piekdienu, vai abas, atturēties no uztura pilnīgi. Gavēšanas tradīcijā gavēnis ir paredzēts dažā tradīcijā no 18 līdz 59 gadu vecumam vai no 8–14 gadu vecumam, kā tas atsevišķi dažādos līmeņos ir ticis norādīts. Kā obligātās gavēņa dienas parasti ir nozīmētas šodiena pelnu diena un lielā piekdiena. Bet, protams, pārējā laikā mums atbilstoši savām spējām. Mēs būtu aicināti paši izvēlēties savas gavēšanas apjomus. Pie gavēšanas prakses pieder, protams, ne tikai atturēšanās no noteiktiem pārtikas produktiem, bet arī citām miesas baudām, izpriecām, svinībām, greznībām. Gavēņa laiks ir domāts vienkāršības un pieticības praktizēšanas naidai. Protams, tas, kas gavēņa laikā tiek ietaupīts, tas būtu jāizņem ar kaut ko citu, nevis jāatstāj tukšu. Laiku, ko mēs iegūstam, atturoties no maltītes, mums būtu jāēd dievvvārds. Jāizmanto šis laiks citādāki par svētību. Naudu, ko esam ietaupījuši gavēņa laikā, kad neesam pirkuši šos produktus, vai neesam lietojuši naudu izpriecām, tā būtu jādod trūkumcietējiem. Jāpabaro citi ar to, kas mums pašiem palicis pāri. Bet, protams, brīvā miesa no tā ir jātrenē. Tajā ziņā, lai gars varētu valdīt pār to. Trešais nozīmīgais aspekts, ar ko piepildīt gavēni, ir lūgšana. Jau no jaunās derības un apustuliskajiem tēviem mēs zinām, ka tikai tāds gavēnis ir Dievam patīkams,
kas ir saistīts ar padziļinātu lūgšanu praksi. Tas, ja cilvēks nelieto kaut ko uzturā, tā var būt vienīgi badošanās, bet ne gavēnis, ja tas nav savienots ar šo padziļināto lūgšanas praksi. Lūgšana un gavēšana ir divi no visstiprākajiem līdzekļiem, ko Jēzus mums mācīs un ko mēs varam virs zemes lietot, lai mēs virs zemes dzīvojot gatavoties mūžīgai dzīvošanai debesīs. Gavēšana un lūgšana ir tas spēks, pret kuru atkāpjas dēmoni, kā Jēzus pats ir norādījis, ka tikai šī suga iziet caur gavēšanu un lūgšanu. Ja mēs nemaz nelūdzam savā ikdienā, gavēņa laiks būtu īstais brīdis, tad mācīties iesāka dienu ar lūgšanu, kurā ne tikai kaut ko brīvi pasakām, bet lasām psalmu vai izvēlamies kādu lūgšanu. Un, protams, pēc tam arī lūdzām saviem vārdiem un uzskaitām to, par ko mums ir jāizlūdz. Ja regulāri lūdzām, tad darīsim to, ka šo lūgšanu mēs šajā laikā atliksināsim vairāk laika, varbūt kādu pusstundu, stundu veltīt Dievu tuvumā. Varbūt varam apņemties gavēņa laikā ne tikai svētdienā iet uz baznīcu, bet arī ko darīt nedēļā. Varbūt varam nākt uz baznīcu 15 minūtes ātrāk un šo laiku veltīt dziļai lūgšanai. Protams, savu lūgšanas praksi atkal. Tā ir tāda, kuru mums Dievu priekšā ir jāizvēl pašiem, bet apņemsimies un darīsim to un dosim savu privātu solījumu Dievam, kā mēs šo gavēnu šoreiz Dievam par godu upurēsim. Un, protams, beidzot, gavēns nozīmē žēlastības darbus. Grēka nožēla, gavēšana, lūgšana, savu ārējo piepildījumu un izpausmu gūst žēlastības darbā. Tajā, kad mēs meklējam kalpot citiem, kuriem dzīvē klājās grūtāk nekā mums. Vai ikdienā šos cilvēkus sev apkārt pamanām? Vai savā draudzē un dzīves vietā mēs citiem palīdzām? Žēlastības darbi neietver tikai naudas vai kādu mantu ziedošanu trūcīgajiem vai labdarības organizācijām. Mēs varam citiem ziedot arī savu laiku, spēkus, prasmes, zināšanas. Un visbeidzot, žēlsirdība pamatā ir attieksme, sirds vērstība savā līdzcilvēkā, brālī un māsu Kristū saredzēt. Bet pār visu lielā gavēņa laiks mums atgādina, ka Dievs mūs radīdams ir devis mums iespēju un uzdevumu mīlēt Dievu pār visām lietām un savu tuvāko kā sevi pašu. Jo tikai vingrināšanās šajā mīlestībā caur grēku nožēlu, gavēšanu un lūgšanu, žēlsirdību mūsu dzīves noslēgumā vedīs debesu valstībā. Zemes ceļu uz mūžīgajām mājām ejot, mēs ikdienas no jauna varam iet un domāt, kā savas dienas vadīt. Kā ir kāds kristīgs domātājs sacījis, Dievs darīs mums mūsu spējīgus izvēlēties. Izvēlēties mīlēt naidu vietā, izvēlēties smieties īgrumu vietā, izvēlēties radīt tai vietā, lai iznīcinātu, izvēlēties turpināt iesākto, tai vietā, lai atmestu visam ar roku, izvēlēties sacīt labus vārdus, tēnku vietā, izvēlēties dziedināt tā vietā, lai kādām uzbruktu, izvēlēties lūgšanu ļaunu vārdu vietā, izvēlēties piedot, nevis atriepties,
Izvēlēties darbību tā vietā, lai gaidītu, kad viss pats no sevis notiks. Izvēlēties dzīvot nāves vietā. Mūsu Kungam Jēzum Kristum, līdz ar Tēvu un Svēto Gāru, lai gods un slāva mūžības un mūžīgi.